Mūsu saknes, lai paklusē, slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atpēties, nepazaudē, kāpēc man atzīties, vecums lai var mainīties. To man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Nelis aizmigt. Tikai nedomā šaut. Skaists rīts šodien. Es vairs neredzu. Rīts vai vakars man viss ir melns. Mēs nerunā tā, viss būs labi. Iemāc man šaut. Jā. Kā tad? Aizmirst, priekš kam? Es tad varēšu mūs visus aizstāvēt. Priekš kam tad es esmu? Es tev apsolu, ka viss būs labi. Gribas tev kaut ko parādīšu? Tepat. Labi. Atžot. Julijus, es tev saku, ka viss ir beidzies, un es tev teicu, lai tu man aiz šeit nezvani. Saprotu, paldies tev par visu, bet viss. Julijus, es vienkārši lieku nost klausulu, viss. Nu, ko teici? Nē, muļķības. Saka, viss esot beidzies. Vienkārši. Laikams līdz gar stāvoklis. Tak atradīsi citu. Tu neesi viņu redzējis. Trausli un vēseli. Viņa nezinu, ko viņa grib, bet es zinu, kas viņai līdz. Kāda loģika tāda sieviete?
Kas tas? Kā tu redzēsi? Tas ir pasis. Jā, šī tavējā. Šī man. No Nellijas esmu kļuvusi par Kamilu. Man liekas, tīri tā neko vārds. Nepatīk. Kad tas viss beigsies, mēs abi divi Nellis brauksim prom no Latvijas. Un ar šiem jauniem vārdiem sāksim jaunu dzīvi. Tā tas būs. Kāda starpība? Tev tāpat visur meklēs. Nē. Es esmu visu pārdomājis, līdz sīkākajai detaļai. Es visu esmu izdomājis tā, lai nebūtu nekāda pierādījuma, lai nekā nebūtu. Man neizsludinās meklēšana, es to zvēru. Kā es gribu, lai viss šis beidzas. Kur ir? Vajag nekad nevar atrast. Ko tu meklē? Cigaretes. Tev bija no rīta vēl pilna pats. Jau beidzās. Nekas, es tev iedošu savējās. Paldies. Par kopuru ir kādi jaunumi? Nē, nav nekāda jaunuma. Labi, es eju, nav laika. Makars! Kādā sakarā? Lai nolikt mūs pie vietas. Varbūt Makars prasīs izpirkumu. Ko tu runā? Makaram nav izdevīgi ar mums strīdēties. Un naudas viņam ir vairāk kā saprašanas. Tas nav Makars. Citi varianti. Es saprotu, ja tur nebūtu uzradušies tie purni, es tur visiem pa muti iedodu. Jā, tu vienu labi noliki no kādiem. Palika pat guļot. Jā, viņš pēc tam piecēlēs un aizgāja, ja? Un pagaidi, jā, nu viņš jau ir slimnīcā. Es piekrītu Krabim. Tu viņu tur kārtīgi atdauzīji. Jā, labi. Bet ko man tagad zvanīt uz slimnīcu, un viņi man informāciju neiedos? Tagad vajag braukt un apbraukāt visas slimnīcas? Jā, izsauks policiju, un ar to arī viss būs beidzies. Pagaidi, kāpēc? Es pateikšu, ka meklēju Bračku. Nu, un kā ta Bračku sauc? Tu davai nomierinies, nečakarē man smadzenes. Ko mēs varam darīt? Konkrēti piedāvājumi. Apbraukāt slimnīcas, samaksāt ārstam, pateikt, ka mēs esam vainīgi, gribam atvainoties tādā veidā. Es atcerējos, man taču ir ārsts pazīstams. Davai braucam pie viņa ātri, viņš visu atrisinās, uzvanīs, kam vajag. Kroči, es braucu pie Kūpera, ja? Moši viņai uz turieni atlīdīs. Jā, ļoti labi, un pierreiz arī pieskat tagad, varbūt tās, man liekas, viņa jau jums brauc ciet. Davai, laižam! Žūk, davai savu cel augšā, laižam!
Nē, tā gadiem 30. Nē, tas nebūs īstais. Varbūt zini, kur meklēt. Labi, paldies. Nu ko, paliek tikai Sarkanā krusta slimnīca. Nu, davai zvani, ko tu vēl gaidi? Ok. Kur tas Alberts tieši vakar vēl strādāja? Ir. Pagaid, viss būs labi. Jūs uz kurieni? Kas jūs izlaida? Pašlāpi. Kur pacients? Tikko aizgāja. Uz kurieni? Nav zināms. Žukam, ātri jāzvana Žukam. Žuk, klausies, viņi kaut kur lejā iet, tūlītās jābūt ārā. Sagaidi viņus, dzirdi? Sagaidi, davai, mēs skrienam. Ja es pieķēries problēmai, vai domā atlaist roku, kad es satieku savus problēmas. Tas ir Floyds pret Gregoru, jā, cīņa pret betonu. Īsts terors, jā, haipā viss perons. Man ir savs viedoklis un tev ir savs viedoklis, tāpēc nepārtrauc mani, kad es izvelku ieroci. Pati labākā valūta, esi tu pats šajā dzīvē. Zila, ko tu te dari? Mierīgi, klausies, mierīgi. Makars ir vainīgs. Man nebija izvēles. Vai Makars mani vai es tevi? Zila, davai, pa mierīgu. Pasēdēsim, aprunāsimies, parunāsim. Var drusku paklusēt. Klausies, man naiks. Davai sadalīsim. Es izdomāju, es tev atdošu visu, es braukšu projām. Visu tu man nekādu mūžā neredzēsi. Nopietni, Zila, tev vispār vajadzēja būt beigtam. Cīņa pret betonu, īsts terors, jā, haipā viss perons. Man ir savs viedoklis un tev ir savs viedoklis, tāpēc nepārtrauc mani, kad es izvelku ieroci. Pati labākā valūta, esi tu pats šajā dzīvē ienāks. Es tagad jūtos labāk, tas ir viss, ko man vajag. Lai sajustos bagāts un man prieks par to, ka vairs nedzīvoju alāk. Kad sirdī miers un kāds skriens gudras, es paraustu uzats, runas, klasiskas runas un aizsistas durvis. Es sēžu tumsā, bet rokā man ir trumpis. Kreisās, satiktu pasauli, Sals pils prospektu. Nākamais eikšo.
Ew! Nu ko, par ātri jūs izrakstīja? Ārā var nekāpt. Zini, ko man no tevis vajag? Lai tu izlaid Lorenzu. Un pēc iespējas ātrāk. Lorenzu? Jā, Lorenzu. Pasaka, lai viņš man piezvana. Es parādā nepalikšu. Jā? Nu, labi. Ko jūs tur stāvat? Sargājam! Nu, tad sargājiet, lai jūs neredz. Drīzāk otrādi. Kāpēc tevi nevarēja uz tām kāzām ielūgt? Gunārs un Rita tādi paši vergi kā mēs, bet jau sen prom baznīcā. Neskaud, Dievu dēļ, tu nemot tik daudz, ja tādā. Un ko jūs darīsiet, ja viņi neatzīsies? Nošausiet? Agate, esi tik mīļa, paklusi. Pie viņiem ir Kūpers, pie mums ir viņu cilvēks. Samainīsimies, viss būs kārtībā, neuztraucies. Kārtīgi sasēja? Jā, te ir tie dokumenti. Kas tas? Tiesības Norvēģu? Kārlis Zvirgstiņš. Pagad, tas tā kā viņš ir tā te Šauberga, šamaņa cilvēks, man liekas, ja? Tā šamaņa, kurš Norvēģijā? Tā paša. Es nevaru saprast, ko viņiem vajag no Kūpera. Varbūt bija parādā. Bļājiet. Man tagad puzles salikās, es visu sapratu. Afigēts. Šamanis. No? Ir ko uzpīpēt? Lorenz, kā teik palaida? Dzirdēju, Kūperu pakāsāt. Vainīgais jau rokās. Mūsu saknes, lai paklusē, slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nepazaudē, kāpēc man atzīties,
bet suns nevar mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums, iekšu prāt.